Tātad darbības, kuras jāpaveic, lai students piesakoties Moodle jūsu kursam nokļūtu tam aktuālajā studentu grupā, ja tas jums ir vajadzīgs. Darbības ir šādas. Vispirms, kad esam atvēruši savu studiju kursu, sameklējam iestatījumos kursu administrēšanu lietotāju. Pirmā darbība. Mums ir jāatrod zem lietotājiem enrollment metods, self-enrollment. Un attiecīgi šajā vietā, kur mēs norādām piekļūšanas atslēgu kopumā visam kursam, mums ir jāpasaka, ka tiks atļauts, tiks izmantots grupu pieteikšanās atslēga. Tātad šajā vietā jūsu grupu enrollment keys ir jābūt jā. Kad tas ir paveikts, saglabājam izmaiņas. Pēc tam šajos pašos iestatījumos zem kursa administrēšanas zem lietotājiem dodamies uz grupas. Un šajā vietā mums pašiem ir jāizveido mums aktuālās nepieciešamās studenta grupas. Patreiz, kā redzam, šeit dažas ir, veidojam jaunu grupu, izveidot grupu, dodam grupas nosaukumu, piemēram, ja nepieciešams grupas apraksts, un kas ir pats būtiskākais šajā vietā, šeit, lai redzētu ierakstā, varbūt tās atzīmēm parādīt, ierakstām pieteikšanās atslēgu tieši šai te konkrētajai studentu grupai. Nu, piemēram, saglabājam izmaiņas. Rezultātā mums ir izveidota jauna studentu grupa 3VVV, kurā ir sava pieteikšanās atslēga, kura ir atšķirīga no visu pārējo grupu atslēgām. Rezultātā jūs savam studentam tajā brīdī, kad viņam darat zināt piekļūšanas atslēgu kursam, norādat nevis kopīgo kursu atslēgu, bet norādat tieši to, kura ir aktuāla šai konkrētajai grupai. Automātiski šie studenti nonāks šajās te grupās. Kā grupas pēc tam izmantot, to citreiz.